Sveiki, kungi. Sveiki. Jā, nu sveiki. Pat man iedos par to Banku Baltiju. Banku Baltiju par es banku. Sapratu, man jāsaprot. Es sameklēju. Man jādod. Tu būsi Par aizņēmumu parasti. Nu, bija momentā brīži. Atceries mans jautājums. Vai līgums cik saimā apstiprināts? Cik līgumi ir apstiprināts? Saproti, viņš uzņēma augstā, palīdz viņam apstiprināts. Es zinu, ka te es tev sazvanīšu samāk. Droši. Jā, pa priekšu jubilijā es aizmirstu tev paspēst roku kaut ar kavēšanu. Vēlēšanas referendum Latvijā, un man ir tas gods dot kā pirmajam vārdu mūsu jaukiem saimniekiem, Latvijas universitātes rektoram, profesoram Mārts Mauziņam. Augstu godātais Cimdara kungs, cienītie kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels gods šodien šeit Latvijas universitātes lielajā aulā. Aktivitāte ir pietiekoši liela un nereti mums gadās dzirdēt apgalvojumus, ka mēs daudz sūkstamies par to, ka kaut kas pie mums nenotiek tā, kā mēs gribētu. Bet tad, kad mums ir iespēja šo savu viedokli paust un procesu ietekmēt, esam nepārāk aktīvi. Es domāju, ka šīs dienas konferences tēma par vēlēšanām, par nobalsošanu, kas ir tie varbūt atslēgas momenti, kad mēs kā sabiedrība ļoti aktīvi varam piedalīties tajos procesos, kas valstī notiek, ka šī tēma ir ļoti aktuāla, un es esmu pārliecināts, ka šodien gan no mūsu kolēģiem akadēmiskās vides, gan no praktiķiem un sabiedrības kopumā radīsies varbūt jaunas idejas, jaunas ierosmes, kā šo procesu padarīt vēl sakārtotāku, precīzāku un ne tikai šo formālo pusi, kā arī mūs visus mudināt vien aktīvāk šajos procesos iesaistīties. Es ceru, ka šīs idejas šodien radīsies jaunas, konkretizēsies. Es esmu pārliecināts, ka ziņojumi šodien konferencē būs protams, saturīgi un interesanti, bet es ļoti ceru, ka varbūt tā konferences daļa, kas vienmēr kā man šķiet ir tikpat svarīga kā formālā, ka mums ir iespēja neformāli kafijas pauzēs, pirms konferences, pēc konferences apmainīties ar domām tādā neformālā atmosfērā, varbūt ģenerēt kaut kādas idejas, kas ir tik trakas, kas konferencē vēl netiek skaļi izteikti, bet varbūt viņām ir racionāls kodols, ka šī konferences daļa arī būs ļoti aktīva un ļoti ieinteresēta, ka varbūt šī mūsu savstarpējā doma apmaiņa arī varbūt kādas jaunas idejas ģenerēs. Tā kā es esmu pārliecināts, ka konference būs interesanta, ka konference būs saturīga. Novēlu mums visiem daudz jaunu, interesantu ierosmi no šīs konferences. Lai sakot, lai konference izdodas. Paldies! Izveidojas Centrālā vēlēšana komisija. Nezinu, vai daudz to pamanīja, un kurus tajā brīdī interesēja, vai kā to uztvēra, bet fakts, ka faktiski ar to brīdi iedibinājās ļoti svarīgs, manuprāt, demokrātijas stūrakmenis. Pēc sekcijas, līdz ar to lūdzu pēc katra referāta radušos jautājumus pierakstīt vai paturēt savās atmiņas šūmiņās, un pēc tam vai nu pēc sekcijas, vai arī noslēguma diskusijā. Kā mēs zinām, pasaulē ir vesela virkne ar valstīm, kurās nav nacionālā līmeņa tiešās demokrātijas, un tās nebūtu nav tādēļ mazāk demokrātiskas valsts, kā Vācijas Federatīvā republika un citas. Daži vārdi arī uz tiešās demokrātijas instrumentiem, un ja mēs paraugāmies atpakaļ uz latviešu politisko domu, tad mēs redzam, ka par tiešo demokrātiju latvieši sākuši jau runāt pašos pirmajos savas valsts satversmes uzmetumos, kuri ir tapuši jau vēl pirms 5. gada revolūcijas, 1904. gadā Latviešu Sociāldemokrātu savienība Šveicē, pie Šveices mēs vēl atgriezīsimies, raksta topošās Latvijas autonomijas projektu, un viņi ir ļoti tālu gājuši savās prasībās pēc tiešās demokrātijas šajā projektā, tad runa par Miķelu Valteru un Ernestu Rolau, kur viņi saka īstenībā jebkuram likumam, lai
lai viņš tiktu pieņemts demokrātiskā valstī, ir jāiziet cauri tautas tiešai nobalsošanai. Ir skaidrs, ka šī demokrātiskā mentalitāte ir bijusi raksturīga ļoti daudziem tā laika politiķiem un tās, kā Menders saka, šie jaunības laika un cerības uz demokrātisko vēlēšanu maģisko spēku ir bijusi arī uz Latvijas valsts tiesību klasiķi Kārlu Tišleru un viņa 21. gada grāmatu Demokrātiskas valsts iekārtas pamatu, kas ir arī rakstīta lielā mērā Satversmes sapulces kontekstā. Tad mēs redzam arī tur, ka no Tišleru būtu grūti nosaukt. Okupācijai 1940. gadā notika kopumā 4 tautas nobalsošanas. Un tautas nobalsošana vēsture Latvijā aizsākās ar Saeimas lēmumu nodot katoļiem Rīgas Svētā Jēkaba baznīcu, kas bija Rīgas valsts un latviešu luterāņu draugu īpašums. Notikušā mums par tā jautājumu atrisināšanas kārtību, kas saistīta ar Savienotās Republikas izstāšanos no PSRS. Tas paredzēja, ka, lai izstātos no PSRS, Savienotajai Republikai ir jānobalso ar 2/3 no visiem valstiesīgajiem iedzīvotājiem par izstāšanos. Skaidrs, ka Latvija, kurā bija 52% latviešu, nevarēja cerēt izpildīt šos nosacījumus, un, protams, arī būtu netaisnīgi to prasīt, ņemot vērā visus tos izmaiņas, kas bija notikušas pēc Otrā pasaules kara. Saskatīt Latvijā kā tādu jaunu terminu, un jāatzīst, ka Latvijas juridiskā zinātnē tam vēl nav izveidojies tāds konkrēts, izsmeļoši noteikts aptvērums. Tam arī nav skaidru robežu. Tas no vienas puses ir plus, bet no otras puses neapšaubām mīnus. Arī par pašu terminu satversmes kodolu. Atbildēt uz jautājumu, kas ir satversmes kodols, nebūtu nav tik vienkārši. Jo šim jēdzienam Latvijā pagaidām trūkst izvērstu zinātnisku pētījumu, tie tikai vēl top. Taču nav arī tā, ka tas būtu tik neskaidrs, ka varētu teikt, ziniet, tas ir tik neskaidri, ka vieglāk un vienkāršāk ir tiem, ka tas vispār neeksistē. Konstitūciju kodolu vai atsevišķu tās elementu analīzi var atrast atsevišķu citu valstu juridiskajā literatūrā. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka ir arī vairākas valsts. Zināt, šobrīd prezidents ir atgriezies likumprojektu un ļoti iespējams vēlamības formā šo likumprojektu pieņems Saeima nākamajā nedēļā. Likuma sabiedrībai ir nepieciešama lielākā daļa sabiedrības daļa dzīvot noteiktā kārtībā šo likumprojektu pateikt. Par nepieciešamo parakstu daudzums tautas nobalsošanā. Tātad no 22. līdz 40. gadam šajā likumā likumā bija minēts, ko var ierosināt 1000 balsotāji. Bet no 94. gada bija ievies normatīvs 10,000 balstiesīgi, kur ar saviem parakstiem ierosina likumu ierosināšanu. Šobrīd likuma projekta izstrādes tās normas mainījās no 10,000 līdz 150,000, un tagad prezidents atgriež atpakaļ šo likuma projektu. Faktiski vakardien Saeimas juridiskā komisija vienojās, nobalsoja, tad šis daudzums varētu būt 50,000. Un tad nemainīgi paliek šie 10,000, kas ir paredzēts par Saeimas atcelšanu. Par šajās komisijas sēdēs bija ļoti daudz iesaukt dažādu ārzemju un citu valstu pieredzi, un minot gan procentus, gan skaitļus, gan likumus, taču es atsaušos šobrīd uz Nikuļcevas kundzes jurisdikcijas publicētajām divām publikācijām. Mehānisms dažādās valstīs ir atšķirīgi, tomēr nevienā citā Eiropas valstī, kuras iespējas regulējums tika analizēts, nav otrā posma, kurā parakstu vākšana pilnībā uzņemas valsts. Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas gadījumā parakstu vākšana notiek pēc privātas iniciatīvas. Un otrs, lielākā daļā valsts vēlētāju parakstīs likumprojektu iesniegšanu parlamentā nerada pienākums parlamentam likumu obligāti pieņemt vai rīkot referendumu.
Kopumā tas ir bijušas, teiksim, es sastatu divas sekot, un viena no tām ir tāda. Tad vēlētājiem ir grūtības uzdotā jautājuma jēgas izpratnē. To mēs ļoti, es atceros, kad pie tā, kad bija valodas referējums, tas bija tāds ļoti diskutētos jautājums par komatiem un cik būtiem un vārdiem ir jābūt. Reizēm vēlētājs balsojot par, uzsver, ka viņš balso par attiecīgā likuma saturu. Lai gan balsojot par likuma atcelšanu, viņš balso pret likuma saturu. Jautājums tautas nobalsošanā jābūt formulētiem tā, lai tas ir viegli un nekļūtīgi saprotams katram vēlētājiem. Un otra problēma ir tas, kur ir apspriesti un kur ir arī šajā satversmē kvorumu noteikšana tautas nobalsošanai. Latvijā noteiktais kvorums tautas nobalsošanai. Balsotāju skaitam jābūt pusi no pēdējā Saeimas vēlēšanu piedalīšanas vēlētāju skaitam, pēc satversmes grozījuma gadījumā vismaz pusē no visiem valsts tiesīgiem pilsoņiem jābalso par. Ir ļoti daudz.